Priča par to, ka viss savā dzīvē ir jāsasniedz pašam. Laimi jau nevar iedot. Reiz dzīvoja kāds vīrietis. Viņš sapņoja par labāku dzīvi. Viņam nepatika māja, kurā viņš dzīvoja. Viņam nepatika apģērbs, ko viņš valkāja. Vārdu sakot, viņam nepatika pilnīgi viss, kas bija ap viņu. Viņš satrauc jautājums, kāpēc kādam citam viss ir, par ko tikai tu vari sapņot, bet kādam citam nav nekā. Ja man būtu laba māja, skaista sieva, daudz naudas, tad es gan būtu laimīgs. Par to viņš domāja dienām, mēnešiem, gadiem. Reiz, kad vīrietis bija ļoti nomākts, pie viņa atnāca eņģelis. Es dzirdu tavas domas, teica eņģelis, un esmu gatavs tev palīdzēt. Saki, ko tu gribi, un es to izpildīšu. Vīrietis ļoti nopriecājās. No sākuma viņš pat nenoticēja savai laimei. Vai tiešām tā mēdz būt? Vienkārši paprasi, un viss tev izpildīsies. Tu droši vien gribi kaut ko par to. Eņģelis atbildēja, ka viņam neko nevajag. Tu jau tik sen lūdz, un es nodomāju, ka tu noteikti zini, ko tev vajag. Vienkārši paprasi, un viss būs. Lieliski, nopriecājās vīrietis. Man vajag lielu māju, skaistu sievu, bet lai māk labi gatavot, tas gan. Vēl man vajag, lai man vienmēr būtu daudz naudas. Labi, atbild eņģelis. Tu aizies gulēt, aizmigsi, un rīt no rīta, kad pamodīsies, tev viss jau būs. Un patiešām nākošajā rītā vīrietis pamodās lielā skaistā mājā. Viņas sagaidīja smaidoša skaistule, kura bija viņa sieva. Brokastis jau bija pagatavots, viss bija brīnišķīgi. Bankā vīrietim bija atvērts konts, un lai cik naudas viņš netērētu, rēķins vienmēr papildinājās. No sākuma vīrietis neticēja savai laimei. Viņš bija vienkārši sajūsmā. Bet gāja dienas, mēneši, gadi, un viņa dzīvē nekas nemainījās. Vīrietis pats sev uzdeva jautājumu, ko vēl var gribēt? Man taču te viss ir. Bet vīrietis juta, ka gribētās laimes nav. Vīrietis atkal sāka saukt eņģeli. Eņģelis atnāca, un vīrietis uzdeva jautājumu, kāpēc esmu nelaimīgs? Man taču viss ir. Es izpildēju visu, ko tu gribēji. Izbaudi savu laimi. Atbildēja eņģelis. Nevaru. Lielajā un jaukajā mājā es jūtos vientuļš. Skaistula sieva nedod prieku. Nauda nesniedz gandarījumu. Kāpēc? Pasaki man, eņģeli. Nu redzi, tu prasīji māju, bet neprasīji, lai tajā būtu siltums un mājīgums. Tu prasīji sievu, bet neprasīji mīlestību un izpratni. Tu prasīji naudu, bet neprasīji brīvību, spēku un prieku, ko tā varētu dot, atbildēja eņģelis. Vīrietis nopriecājās. Lieliski, paldies, es sapratu. Es to visu gribu, dod man to. Ja visu saprati, tad ej un radi to pats, teica eņģelis un pazuda.